Labdien! Mēs Brīvais vilnis pabeidzam šo gadu. Tātad šobrīd visa administrācija, kas ir Māris, Mārtiņš, jā, un es, tagad labprāt padalīsimies ar pagājušā gada notikumiem, rezultātiem, panākumiem un problēmām. Varbūt sāksim ar Mārtiņu. Mārtiņ, kā tev izskatījās pagājušais gads? Es teiktu ļoti līdzīgi tā kā mums bija 23. tā arī 24. iesākās piedzīvojumi bagāts, izēvielas sadārdzinājumi, daudz izstādes. Izstādes, teikšu, 24. gadā mums bija tiešām daudz. Šobrīd cilvēki tiešām ļoti daudz skatās uz to, kad viņi nāk ar konkrētu vēlmi iegādāties produkciju, kad nodibināt partneru attiecības, tāpēc, kad viņi atpazīst mūsu brendu. Un tas ir tiešām patīkami to dzirdēt, ka novērtē, ka zina, ka tā ir kvalitāte, augsti standarti, un tas līdz ar to mums pašiem ir vieglāk arī kā pārdošanas komandai virzīt šīs pārunas tālāk. Tālāk, ja mēs atgriežamies par realizāciju, kas ir realizācija, ir ļoti līdzīga salīdzinot ar pagājušo gadu. Es esmu priecīgs par pārdošanas komandu, savā ziņā ar visu to, kādām grūtībām mēs saskaramies dienā. Apjoms, kuru mēs ražojam, varbūt ir mazāks, kā Brīvais vilnis ir ražojis kādus 2-3 gadus atpakaļ, bet tāpat laikā mēs esam izvēlējušies fokusēties uz tādu grupu, kas ir produktiem premium. Un to arī novērtē cilvēki visapkārt. Mēs esam uztaisījuši dažādas sortimenta izmaiņas, un mēs redzam to, ka jaunu produktu izstrāde arī rada savā ziņā interesi dažādiem klientiem. Aktīvi pie tā strādājam, tāpēc, kad uz vietas sēdēt mēs noteikti nedrīkstam. Mūsu konkurenti skatās tirgu, mēs skatāmies tirgu. Tas viss ir jāpaita, jāanalizē, bet katrā ziņā vidēji mēnesī mēs ražojam tagad 1,6 līdz 1,8 miljoni, kas ir, nav tie 2 miljoni un vairāk, kā kādreiz mēs strādājam, bet es uzskatu, ka tā ir mums ļoti ērta pozīcija, un mēs varam nodarbināt tiešām iedzīvotājs Salacgrīvā, kas ir augsti jānovērtē, jo darbinieki, manuprāt, cepuri nost un visu cieņu, jo roku darbs, un tas tiešām ir jānovērtē, un to var redzēt, ka tas ir premium. Arī klienti no Spānijas bija vizītē pie mums, un tur mēs arī redzējām to, kad viņi teica, ka nekad nebūtu iedomājušies, kā tas viss top. Tad viņi saprot, kāpēc ir tā cena, ka tas nav viss automatizācijas process, ka tas ir roku darbs, un līdz ar to tas ir jānovērtē. Un man ir tiešām prieks un lepnums strādāt šajā uzņēmumā, un es redzu to, ka arī cilvēki tiešām nekaunās par to, un mums ir jāturpina pa lielam. Es uzskatu, ka šis gads ir bijis vēl labāks, un cerams, ka nākamais būs arī. Protams, neaizmirsīsim, ka būs grūtības, jo Brīvais vilnis kā pa viļņiem. Bet kā tu vērtē kopējo situāciju tirgu, koncertu tirgu? Tavs skatījums uz kopējām tendencēm, kas notikās, kādas ir izmaiņas, kādas ir tendences kopējā zivju koncertu tirgu? Jā, es teiktu tā, ka kas ir novērojams, ir redzēts kaut kur konkurenti mēģina sazināties ar mūsu klientiem, varbūt kaut kur mēģināt dempingot ar cenu. Tas viss nevienmēr vainagojās, tāpēc, ka ir jāapzinās savi riski, vai tu spēsi izpildīt konkrētus apjomus un nodrošināt konkrētu kvalitāti. Gadījumi tādi ir daudz bijuši, mēs par to esam lietas kursā, klienti ar mums ir tiešām korekti, jo mēs katrā valstī mēģinam dot šīs ekskluzīvās tiesības, un partneris ir godīgs pret mums, un mēs esam godīgi pret partneri. Un līdz ar to mēs ļoti ātri spējam reaģēt uz situāciju, redzam problēmu, meklējam risinājumu, redzam to, ka šis produkts lēnām, ja tā var sacīt, izmirst, tad mēs uzreiz domājam par jaunu produktu, lai aizstātu. Mēs nedzenamies pēc apjoma katrā ziņā, mēs dzenamies pēc tā, lai klients būtu apmierināts, mēs būtu apmierināti un abas puses pelnītu, protams. Un galvenais, lai mēs rādītu savu produktu, kas ir Brīvā viļņa produkcija, ka viņi ir premium. Labi. Māri, kā tev izskatījās šis gads? Jā, es pievienojos Mārtiņam, es vairāk skatos no finanšu, vadības aspekta uz šo gadu. Tad es teiktu, ka mums ir izdevies sakārtot ļoti daudzas lietas. Pirmkārt, jau mums
ir izveidojusies sadarbība ar priekš mums jaunu banku, Reģionālo investīciju banku, kur mums piedāvāja labus noteikumus, un līdz ar to mums bija iespēja pāriet no maksātnespējīgās Baltic International bankas uz Reģionālo investīciju banku. Cilvēki tur ir atsaucīgi, varam runāt gan par nākotnes produktiem, gan par idejām, gan attīstību. Līdz ar to, teiksim, tas tāds atkal ir solis spērts, kas mums rada stabilitāti finansiāli. Tas, kad ir labi, teiksim, peļņas rādītāji un rentabilitāte, tas, protams, ir ļoti daudz dimensiju, teiksim, rezultāts, gan realizācijas daļa, gan sagāde, visas izēvielas, lai būtu kvalitatīvs, gan arī ražošanas pozīcija. Bet runājot par apjomu, es šobrīd neredzu arī ļoti lielu vajadzību dzīties pēc lielāka ražošanas apjoma un tā tālāk. Tur ir vairāki faktori, kad, ja mēs ar savu produktu mēģināsim pārsatināt tirgu, tad tas tāpatās šādi vai tādi varētu novest pie kāda pieprasījuma krišanās vai kaut kas tam līdzīgs, pārmērīgi. Otrs ir tas, ka zivju kvalitāte, un tas nav nekāds noslēpums, un pieejamība paliek ar vien, teiksim, gan pieejamība ir sliktāka, gan arī pat kvalitāte ir sliktāka. Zivju izēvielas, un ir ļoti liels darbs jāiegūda, lai no šīs izēvielas uzražotu kvalitatīvu produktu. Un tas prasa roka darbu, tas prasa uzmanību, tas prasa laiku, un līdz ar to tas, manuprāt, tas ražošanas apjoms ir ļoti optimāls, un viņš mums dod ļoti normālu un pareizu peļņu. Ko es varu teikt vēl? Kolektīvs ir vienkārši, manuprāt, ļoti apzinīgs un strādā pēc labākās sirdsapziņas, cenšas. Līdz ar to man ir ļoti labi sajūta šajā gada nogalē par to, kādas mums ir perspektīvas nākošajā gadā. Protams, mēs esam gatavi visiem izaicinājumiem, gatavojamies. Mums ir finansiāls pilvens diezgan normāls, un līdz ar to un arī domājam par jauniem produktiem. Kā mēs varētu, pieņemsim, ja gadījumā kaut kāds notiek kolīzijas, tur pieņemsim, tur Baltijas izēvielu, ko te visi, neviens nezina, kā tas īsti būs nākošu, kā tad varēs zvejot, nevarēs, un cik daudz un vai tās zivs vispār būs, arī pārējās. Tā kā mēs turpināsim darboties tajā virzienā. Ko skatītājiem es vēl varētu pateikt to, ka situācija ar izēvielu tiešām ir dramatiska. Šīs problēmas cēlonis ir tas, ka ļoti daudz tiek nodots zivju miltu ražošanai. Tātad ir tā saucamie lielie kuģi, mega lielie kuģi, kas kā putekļu sūcē izsūc arī mazo zivtiņu, izūl tā saucamo brētliņu, kas nav izaugusi. Ja? Kā rezultātā šajā gadā bija problēmas tieši ar brētliņu. Reņģi bija pieejami, bet brētliņas deficīts bija būtisks. Zvejnieki pacēla diezgan būtisku cenu uz izēvielu, ļoti drastisku. Nākošais gads, tātad jau 1. maija līdz 1. augustam, tātad būs liegums vispār zvejot. Tātad viņas jau ir deficīts. Tātad mēs esam spiesti laicīgi gatavot uzkrājumus no saldētas izēvielas. Tad, diemžēl mēs kā ražotāji esam pakārtot izēvielai. Uztraukums nākošgad ir tas, ka arī visām Ķīnas precēm būs uzcenojumi, tātad diezgan daudz metāls un atslēgas vāki tiek pirkt no Ķīnas, tātad, diemžēl mēs būsim spiesti tāpat pacelt cenu. Protams, šīs diskusijas par lielveikalu uzcenojumiem arī mūs uztrauc, un mēs no savas puses esam izdarījuši, tātad ieviesuši šo e-veikalu, kurā pircēji var iegādāties mūsu produkciju pa rūpnīcas cenu plus piegāde 4 eiro. Protams, lai vienu kārbu nopirkt nav jēgas, tāpēc mēs uztaisījām, ka tas ir minimālais iepakojums, tur ir bišķi vairāk. Bet ņemot vērā derīguma termiņu, tie, kas ir fanāti un kam ir lielāka ģimene vai kas izmanto konservus, tātad ir iespēja iegādāties un ietaupīt naudiņu. Tātad tas ir tas, ko mēs no savas puses esam panākuši. Varu pateikt, ka patiešām mums ir fantastisks kolektīvs, ja mums nav neviena viesstrādnieka. Mēs varbūt tās vienīgie nozarē, kas iztiek. Šobrīd mēs esam vienīgie nozarē, kas iztiek tikai ar vietējiem. Protams, tas ir arī administrācijas nopelns, tāpēc, kad mums ir ļoti laba komunikācija ar darbiniekiem.
mēs cenšamies radīt viņam maksimāli labvēlīgs apstākļus, jo tomēr tas ir konvejera darbs, un ne katrs var izturēt, un tas tomēr ir pasmags, tiešām pasmags darbs, bet, administrācija strādā, uzņēmums strādā, mēs cenšamies, mēs eksportējam, tātad tiem, kas nezin, var atgādināt, ka mēs 80% eksportējam ar augstu pievienoto vērtību. Mēs maksājam daudz nodokļus, man liekas, 1,6 miljoni gadā mēs apmēram samaksājam nodokļos. Jā. Jau būs šogad vairāk. Bet tas ir minimālais. Jā, tātad. Strādājam pie jauniem veidiem. Es domāju, ka nākošais gads mēs iepriecināsim pircējus ar pilnīgi jauniem produktiem. Tad mēs apzināti skatāmies, kāda situācija tirgu, ko mēs varam piedāvāt jaunu, inovatīvu, kas nav tiešām. Un nozare mēs esam tie, kas virza jaunus produktus tiešām. Piestrādāsim pie iepakojumiem. Pagaidām negribas teikt, tāpēc, ka kamēr nav nofinišēts, jā, bet būs. Praktiski jau, es domāju, ka jau janvārī būs gan jauni produkti, jo, mēs orientējamies uz to, ka pirmkārt mums ir lozungs, sauklis, mēs mainīsim jūsu priekšstats pa zivju konserviem, ko mēs mērķiecīgi arī daram, tāpēc daudz, kas atbrauc pie mums uz degustāciju, patīkam pārsteigt, viņi saka, es nebiju domājis, ka konservi var būt tik garšīgi, ja? Bet jāsaprot ir to, ka cilvēki pārvērtē to konservantu lietošanu, tātad mēs ražojam termiski sterilizētus konservus. Tie konservi, kuros netiek lietot klasiskie konservanti, kuri bojā zarnu traku darbību. Tātad mēs... Daudz patērētāji nemaz nezin, ka tur to konservantu nav. Tas ir tāds... Ne visi to sastāvu izlasa. Jā, bet ir vērts izlasīt to sastāvu un pārliecināties, ka tur ir tikai garšvielas un zivis un eļļa, un tur nav nekāda ne garšas uzlabotāja, ne krāsvielas, nekā tam līdzīgi. Pumpas nemetās uz kājām. Jā, un jāsaka tā, ka mēs paši lietojam to, ko mēs paši ražojam, uz katru pirmdienu obligātā degustācija. Administrācija pati ēd un orientācija uz to, kad, lai uzlabotu. Protams, ražošana ir ražošana. Jebkurā ražošanā varbūt tās novirs, ja, un reizēm man jāatzīst, ka reizēm patērētāji gaida vairāk no tā produkta nekā viņš ir. Ja. Mums ir dārgais gals un lētais gals. Piemēram, daudz uztrauc tas, kad ir ar galvām. Ja. Nē, mums arī bez galvām, bet tad paskatieties uz cenu. Ja. Un tas ir, starp citu, arī ar galvām viņš ir garšīgs produkts. Piemēram, apcepta brētliņa ar galvām. Ja. Jā, bet tas ir tāds tipisks standarta produkts, kur jau gadus 50-60 ražo, jā, teiksim, viņš ir pieprasīts. Jā, teiksim, bet, cilvēki baidās nedaudz no tām galvām vienkārši. Tas vairāk saistīts ar paudžu maiņu un to tieši ēšanas kultūru vispār kopumā, ne tikai Latvijā, bet visur pasaulē. Kad cilvēki paliek izvēlīgāki, un it sevišķi jaunā paudze, un vispār nesaprot, kas tas ir par produktu, un viņiem zivis tas ir eksotika, ja. Bet pakāpeniski, es domāju, jau tas pamazām, neteiksim, ka mēs varētu konservus kādreiz nolikt tādā top pozīcijā, bet tas, ka viņi varētu, tiksim, to bijušo slavu viņiem atgriezt. Es domāju, ka jā, tas ir pilnīgi iespējams tieši ar jauniem kvalitatīviem produktiem un nevis ar to, ko mēs ražojām 40 gadus atpakaļ. Tā kā jā. Jā, tāpēc, kad agrāk tas bija patiešām cilvēkiem bija kaut kas jāēd. Jā. Ja? Šobrīd mēs varam ņemot vērā gan jaunās iepakojuma tehnoloģijas, kvalitāte ir uzlabojusies. Jā. Un to, kad arī ar garšvielām, normālām garšvielām un pareizi saliekot, jā, produkts ir arī izcils. Kolēģi, vēl kaut kas piebilstams, Mārtiņ? Īsti laikam nē. Tas tāds ieskicējums, kā mums ir pagājuši šis gads, es domāju, ka pietiekami. Es vienīgais biju domājis, ka es vēlētos uzrunāt kolektīvu caur šo video un nevis individuāli, bet, valdes vārdā un administrācijas vārdā pateikt lielu paldies par ieguldīto darbu 2024. gadā. Mums tiešām ir ļoti labi rezultāti. No savas puses mēs turpināsim uzlabot gan darba apstākļus, gan arī izejvielas kvalitāti, gan visu nepieciešamo, lai jūs varētu strādāt. Jaunus certifikātus mēs neplānojam iegūt, jā, tā kā papildus slodzi varbūt nebūs administratīvā, kaut gan viņa katru gadu aug, prasības aug, bet
tas ieguldījums, ko ir brīvā viļņu kolektīvs devis pēdējo 2-3 gadu laikā, tas ir nenoliedzami liels. Līdz ar to mēs labprāt gribētu saviem darbiniekiem dot vairāk, un es ļoti ceru, ka tāda diena pienāks, ka mēs varēsim vairāk dot nekā šobrīd, bet apstākļi ir tādi, kādi ir, nepielūdzami. Bet, Māri, mēs jau... Vēsturi nepielūdzami. Jā, bet rīkojums jau paaugs palielināšanu nākošu gadu jau parakstīts. Jā, tieši. Nē, tas ir... Jā. It kā jau sīkums, bet patīkami. Jā. Jā. Labi. Jā, līdz ar to paldies par darbu un tiekamies nākošajā pārraidē. Paldies, visu labu. Paldies, visu labu.